Šodien mēs viegli varam atrisināt bada problēmu uz esošo tehnoloģiju bāzes. Viens spilgts piemērs – tās ir vertikālās fermas. Galvenās atšķirības starp vertikālo lauksaimniecību un tradicionālo siltumnīcu audzēšanu ir daudzpakāpju stādījumi un pilnībā kontrolēts iekštelpu klimats. Vertikālās fermas izmanto vairākas tehnoloģijas. Pirmā – hidroponika, audzēšana mākslīgā vidē bez augsnes. Otrā – aeroponika, kultivēšana gaisā bez augsnes. Trešā – akvaponika, tehnoloģija, kas apvieno hidroponiku un akvakultūru, zivju audzēšanu. Tādējādi mēs redzam, ka augsne netiek izmantota, nav kūkaiņu, nav nepieciešams lietot pesticīdus, produkti ir ekoloģiski tīri. Tas ir slēgts komplekss, kas nekaitē videi. Tās efektivitāte runā pati par sevi. Mirai Corp vertikālā ferma Japānā ir viena no lielākajām pilsētu fermām uz planētas. Tās darbībai nepieciešams par 98% mazāk ūdens nekā klasiskajai fermai, un tās produktivitāte ir 50–100 reizes lielāka. Amerikāņu ferma AeroFarms gadā novāc līdz 26 ražām un uz kvadrātmetru saražo 390 reizes vairāk produkcijas nekā audzējot uz lauka. Šodien AeroFarms audzē vairāk nekā 550 dažādu augļu un dārzeņu šķirņu. Šodien NASA centrs veic praktiskus izstrādes darbus, lai audzētu graudaugus cilvēku apgādē kosmosa apstākļos. Stenfordas universitātes zinātnieki ir aprēķinājuši, ka kvieši, kas audzēti izmantojot 10 līmeņu iekštelpu vertikālo fermu, var dot 660 reizes vairāk ražas nekā pašreizējās lauksaimniecības metodes. 2020. gadā mēs nopublicējām rakstu par kviešu ražošanu vertikālā fermā. Un patiesībā var ražot daudz produktu, un ne tikai sezonā, bet visas 365 dienas gadā, pilnīgi neatkarīgi no klimata. Bet problēma ir tāda, ka tas diezgan dārgi izmaksā. Katru gadu par elektroenerģiju jātērē aptuveni $15 miljoni, kas ir diezgan ievērojama summa. Un ja problēma ar elektrību tiks atrisināta, tad būs brīnišķīgi, jo cilvēkiem būs ēdiens. Un šo problēmu ar elektroenerģiju mēs atrisināsim pirmajā gadā pārejas periodā uz radošu sabiedrību, pateicoties pakāpeniskai bezdegvielas enerģijas ģeneratoru ieviešanai, kas eksistē jau tagad. Vēl viena pārsteidzoša iespēja, ko sniedz vertikālās fermas, tā ir dārzeņu audzēšana jebkurā pasaules vietā. Viens no šādiem piemēriem ir Antarktīda. Tagad es atrodos mūsu Antarktīdas siltumnīcā no ISS projekta, un es jūs izvedīšu nelielā ekskursijā. Kā redzat, augi ir visur man apkārt. Kreisajā pusē ir tomāti, aiz manis ir gurķi. Labajā pusē ir 4 veidu salāti. Tādējādi mēs redzam, ka vertikālās fermas ievērojami paplašina mūsu iespējas produktu ražošanā, bet tas netuvu nav viss. Mūsdienās tiek izstrādāti projekti pilnvērtīgām ekosistēmām, kas spēj audzēt ne tikai dārzeņus un augļus, bet pat zivis un mājputnus. Franču arhitekts Pierre Sartu ir ierosinājis vertikālu fermu Tor Vivante, dzīvais tornis, ar miksētām funkcijām, kurā var izvietot mājokļus, fermas, atpūtas telpas, restorānus un veikalus. Tor Vivante ekotorņa koncepcija ir apvienot hidroponikas ražošanu un mājokļus pilsētvidē. 30 stāvu piramīdas ferma Pyramid Farm, ko projektējis Diksons Despommier, ir slēgta cikla lauksaimniecības ekosistēma, kurā tiek pārstrādāts gandrīz katrs lauksaimniecības procesa elements, tostarp ūdens un barības vielas. Tā izmantos tikai 5% no zemes, kas nepieciešama tradicionālajā lauksaimniecībā. Viena šāda ferma ražos dažādus augļus un dārzeņus, zivis un mājputnus, un katru gadu pabaros aptuveni 50 000 cilvēku. Tikai šīs dažas tehnoloģijas vien jau parāda, ka tikko sāksies pārēja no patērēšanas formāta uz radošu, bada problēma tiks atrisināta acu mirklī. Pateicoties zinātniskā potenciāla labāko izstrāžu un resursu apvienošanai, pirmā gada laikā pārējas periodā uz radošu sabiedrību tiks izveidotas universālas daudzfunkcionālas fermas. Šādos kompleksos vienā ēkā bez augu audzēšanas atradīsies arī zivju, mājlopu un mājputnu audzēšanas saimniecības. Pirmajā stāvā atradīsies zivju audzētava, 2. un 3. stāvu aizņems lopkopība. Augšējie stāvi paredzēti lauksaimniecības produkcijai, augiem, ogām, augļiem un dārzeņiem. Šādas saimniecības varam izveidot pat tajās teritorijās, kur nekas neaug un zeme ir cilvēka dzīvei nepiemērota. Mēs pārvērtīsim Sahāras tūkstnesi par visauglīgāko zemes reģionu.
Svaigi produkti bez ķīmiskās apstrādes un pesticīdiem būs uz jūsu galda jebkurā gada laikā un jebkurā pasaules vietā.